Sveiki! Labdiena! Mums bija ļoti nopietns izaicinājums tajā kultūras piemineklī nepārbūvēt radikāli, ne fasādi, ne būtisks iekštelpas, modernu Eiropas Savienības prasībām atbilstoši tam būvēt. Šeit mēs tad esam pirmajā, otrajā stāvā, kas ir ambulatorā daļa pārsvaroti, un tad šis otrs korpus arī tiks atjaunots vēstures papildus korpus, kurā tiks izvietotas vēl 3 operāciju zāles un intensīvās terapijas nodaļa. Mēs arī to darām diezgan daudz, kas šādi centri mums ir 2, viens ir šeit, viens ir skolas ielā, un katru dienu mēs strādājam. Šeit ir sagatavošanās telpa, izdarīta mūsdienīga operācija endoskopiski, kas ļauj ar tādām minimāli invasīvi. Mazgāšana un dezinfekcija. Šeit tieši ir pabeidzies process. Tas ir viss, kas ir bijis no šī rīta operācijām. Tā. Mums par to pacientu labūtību bija domāts tā, ka lai pēc iespējas justos tā kā mājas apstākļos vienietīgs numurs ar loģiju, ar balkonu. Nav nekāda jēga būvēt palātu bez aparātību. Un par ars radioloģiju plaši izmeklējumu klāstu mēs darbojamies visās 3 filiālēs. Gan magnētiskās rezonances iekārtas, gan PET iekārtas, to doktora Kalniņa pastāstītas, gan arī kompjutertomogrāfijas iekārtas. Un maksimāli noslogojot iekārtas, tad, kad darbojas PET, tad darbojas PET. Tieši tāpat arī citur Eiropā. Un tad, kad PET nav, tad mēs to iekārtu noslogojam kā kompjutertomogrāfijas iekārtu. Membrānas antigēnu, kas faktiski parāda uz šūnu virsmām esošu receptoru ekspresiju,